Čau, te viesturs, jeb DJs Viesīs, un šodien es jums parādīšu, kā uztaisīt white noise raizeri, jeb latviski to varētu nosaukt par tādu kā baltā trokšņa pacēlāju. Nē, tas nebūs katrā ziņā nekas līdzīgs ekskavātoram vai kaut kādam briesmīgam traktoram. Tas būs tikai un vienīgi skaņu efekts, baltā trokšņa pacēlājs, jeb latviski, protams, kā jau daudzas lietas no angļu valodas burtiski tulkojot, ne sevišķi labi izklausās. Tātad white noise raizeris ir mūsdienu deju mūzikā ļoti bieži sastopams efekts. Tāds lūk efekts, kas principā atgādina vēju un dziesmā rada vairāk tādu kā interesi un to, ka tūlīt kaut kas notiks. Bet nu gan ķeramies klāt, kā tad šādu efektu var uztaisīt. Droši vien, ka daudzi no jums, kā jau nosaukums saka priekšā, ir sapratuši, ka šis efekts ir jātaisa no white noise, jeb baltā trokšņa. Balto troksni mēs varam iegūt dažādos veidos. Mūsdienās mums vairs nav jāplaukšķina līdz spēku izsīkumam vai drausmīgi skaļi jābļauj. Mēs varam vienkārši izmantot white noise oscilātoru, kas atrodas dažādos sintezatoros. Šajā gadījumā es izmantoju Massive, kas manā skatījumā ir ļoti patīkams un tiešām interesants un labs un kvalitatīvs sintezators, bet priekš white noise efekta noteikti jūs varat izmantot kaut ko arī daudz lētāku vai pat pilnīgi bezmaksas, piemēram Tall Noisemaker, kas arī ir visai kvalitatīvs un ļoti normāls sintezators. Es gan viņu tā īpaši ļoti neizmantoju ikdienā, bet katrā ziņā tur ir dažas ļoti labas skaņas un skaņu efekti, kurus jūs varat izmantot. Bet šodien es jums rādīšu, kā to var uztaisīt Massivā. Tātad Massives mums ir Native Instruments ražots sintezators, kā jau teicu, ļoti patīkams, un viņam ir atsevišķi 4. oscilators papildus šiem 3, kas ir tieši domāts baltiem troksnim, jeb white noisam. Tātad šeit mums galvenais ir jāuzliek uz white noise, color, tūlīt es jums parādīšu, ko maina color, tātad, ja mēs tagad paklausamies, tātad, ja mums ir tagad vējiņš, color, viņu vairāk tā kā latviski varētu teikt digitāli bitkrašo. Nezinu īsti, kā tas būtu tiešām latviski, bet tā apmēram. Amp līdz galam, lai mums ir normāls skaņums. Filtru principā varam likt uz pirmo līdz galam. Un kas ir pamatā šim efektam? Šim efektam pamatā nav nekas cits, kā vien šis baltais troksnis, ko jūs šeit dzirdat, un viņš tiek atfiltrēts ar low pass, parasti ar low pass, šajā gadījumā noteikti ar low pass filtru, bet ir arī varianti, kad viņi var atfiltrēt ar high pass un arī ar citiem filtriem, tad efekts būs nedaudz savādāks. Tad mēs tagad ķeramies klāt pie šī efekta izveides, tad mēs izvēlamies low pass filtru. Low pass filtrs šo efektu es jums tūlīt nodemonstrēšu, mēs tad tagad paskandinām viņu, un tad mēs spinām viņu uz leju. Lūk, jūs saprotat, ko low pass filtrs dara ar šo efektu. Burtiski varētu teikt, ka viņš atfiltrē visas augšējās frekvences, atstājot tikai apakšējās. Viss, kas mums ir jāizdara, mums ir jebkurā, principā, Abletonā, jeb kādā citā digitālajā audio darbstacijā jāatver automatizācijas panelis, un automatizācijas panelī mums ir jāizvēlās lūk filter no Massive, mēs izvēlamies filter cut parameter 1. Tātad mēs izvēlamies filter cut parameter 1, un šeit mēs izvēlamies tātad, jo tas ir filter, lūk, šeit mēs izlasām, ka tas ir filter 1, un šis ir pirmais parametrs, jeb cutoffs. Un ko tad mēs darām? Mēs automatizējam šo cutoffu, lai viņš automātiski pēc mūsu tātad šī uzvilktās līnijas ietu uz augšu. Ja mēs automatizāciju iezīmējam pretēji, mēs varam panākt efektu, kas arī tiek izmantots ļoti daudzās dziesmās, kā downlifteris, jeb tā kā lejup nolaidējs latviski, es nezinu tiešām, kā to varētu iztulkot, un šis efekts tad lūk skatīt. Tālūk, ja mēs palielinām tagad rezonanci, tad jūs dzirdēsiet, ka šis efekts paliek tāds intensīvāks. Varbūt kādā no turpmākajiem video es jums pastāstīšu, ko nozīmē tīri rezonanci un kā viņa darbojās. To patiesībā ir nedaudz grūtāk izstāstīt nekā parādīt.
Vēl no šī white noise upliftera un downliftera efektiem mēs varam uztaisīt tādu visai interesantu lāzeru efektu, kas varētu būt noderīgs new disco un tādu veidu mūzikas stilos. Tāds vienkārši space lāzerītis, un atkal tur nav nekas cits kā vien white noise, jeb baltais troksnis, un šoreiz šī filtra cut-off frekvence, jeb frekvence, no kuras tiek atfiltrētas tātad visas, tiek atstātas tikai apakšējās frekvences un atfiltrētas visas augšējās, mēs, lūk, varam panākt šādu interesantu efektu, un tātad šī frekvence tiek ļoti ātri laista uz leju, un mums ir augsta rezonance, un tādā veidā mēs iegūstam šo lāzeru efektu. Katrā ziņā atkal izklausās sarežģītāk nekā patiesībā ir. Kā jūs droši vien pamanījāt, man šeit uz efektu ir uzlikts arī reverb, kas ir tā kā atbalsts, un delay, kas ir atkal nedaudz savādāk veida atbalsts. Lūk, tādā veidā mēs varam panākt šo tik ļoti populāro efektu, white noise uplifteri, downlifteri, un kā arī tikko dzirdējām, tad šādu interesantu lāzeru efektu. To visu mēs varam panākt ar vienu white noise oscilatoru un vienu filtru. Ceru, ka jums bija interesanti. Uz tikšanos jau nākamajos video.